zināji, ka meži aizņem 54% no visas Latvijas teritorijas un mūsu saražotā gaisa pietiek ne tikai Latvijai, bet to varētu elpot arī norvēģi, somi, zviedri un dāņi. Un ne jau par velti ir teiciens mežs ir Latvijas zelts. Mūsu tauta savā eksistencē nepārtraukti ir bijusi saistīta ar mežu, ar zemi. Un, ja skatāmies jau globālāk pasaules mērogā, tad mēs redzam to, ka jau gadsimtiem ilgi jau Latvijas koksnes resursi ir bijuši šīs zemes eksporta produkts. Protams, sabiedrība attīstās, mainās cilvēku attieksme pret koku, pret mežu, mainās meža funkcijas. Mežs kļūst cilvēkam nozīmīgs ne tikai kā koksnes resursu avots, bet arī no tā, ka mežs ir tā vide, kur saglabājās bioloģiskā daudzveidība. Mežs ir vide, kur cilvēks atpūšās, krāj jaunus spēkus. Lai nodrošinātu profesionālu un ilgstošu meža attīstību, par tiem kādiem ir jārūpējas. Tieši tāpēc meža un kokapstrādes nozares nodrošina vismaz 50 000 darba vietas, un jau 75 gadus lielākā daļa šīs nozares speciālisti nāk tieši no Latvijas Lauksaimniecības Universitātes meža fakultātes. Programmas ir būvētas tā, lai tas, ko jaunais speciālists šeit apgūst, būtu pieprasīts darba tirgu. Līdz ar to profesiju standarti un arī studiju plāni ir izstrādāti sadarbībā ar nozares uzņēmumu ekspertiem. Meža fakultāte tev dos iespējas darboties praktiski ar modernām un inovatīvām mūsdienu tehnoloģijām, kuras jau šobrīd pasaulē tiek izmantotas vadošajos nozares uzņēmumos. Tu varēsi kļūt par vienu no nozares vadošajiem speciālistiem, kas ir viens no lielākajiem ieguvumiem, ko novērtē meža fakultātes absolventi, nozares darba devēji, kā arī studenti. Būtībā visi tie priekšmeti, kas ir saistīti ar meža jomu, viņi ir tiešām ļoti interesanti. Pasniedzēji ir nozares entuziasti, ļoti zinoši cilvēki, kuri paši ir iekšā nozarē. Ir diezgan liela noslēdz uz praktiskām lietām. Mēs daudz jau no pirmā kursa jau mācījāmies strādāt paši, tā lai arī to, ko nākotnē mēs izdomātu, kā ko vajadzētu darīt, lai mēs paši būtu spējīgi to izdarīt. Nāc studēt Latvijas Lauksaimniecības Universitātes meža fakultātē, un tu iegūsi zināšanas, kas palīdzēs izprast mežu, gan kā ekosistēmas sastāvdaļu, kur mijiedarbībā patstāvīgi atrodas augi, dzīvnieki, gan kā saimniecisko faktoru ar lielu nozīmi valsts ekonomikā un arī kā sociālo lomu cilvēku sabiedrībā. Meža nozare ietver sevī tādu lielu darbības kopumu, kas sākas gan no zinātnes un beidzot ar koksnes izstrādi. Pēc studiju absolvēšanas tu varēsi strādāt un ieņemt vadošus amatus ar meža nozari saistītos uzņēmumos. Daudzpusīgā studiju programma nodrošina iespēju karjerai arī vides sektorā, meža pētniecībā un izglītībā. Izvēloties zinātnes ceļu, tu varēsi kļūt par pasaulē atzīstamu izgudrotāju un attīstīt savas idejas kādā no zinātniskajiem institūtiem, ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Labam speciālistam jebkurā nozarē būs iespēja izsisties. Kas ir uz meža nozari, tā kā tā ir vēl arī salīdzinoši augoša un sevišķi Latvijā, kur mēs sākam tikai tagad tā riktīgi apgūt modernas tehnoloģijas un modernas mežastrādes iespējas. Pilnīgi noteikti darba ir vairāk nekā pašreiz spējam pieražot un prātīgiem cilvēkiem, kas zina, ko grib un kas var iet uz mērķi, ir milzīgas iespējas. Meža un kokapstrādes nozare viena no vispieprasītākajām un labāk apmaksātajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā, bet vai zināja, ka meža fakultāte īpaši rūpējas par amatu pēctecību ar studentu biedrības Šalkona palīdzību? Mums ir tā iespēja, esot šajā biedrībā, iepazīties ar tīri nozares cilvēkiem, kas, manuprāt, ir liels trumps arī manā dzīvē un noteikti arī karjerā nākotnē, jo tiešām mēs tiekamies, veidojam pasākumus dažādus iekšējos, gan arī visus, kas ir saistīts ar meža fakultāti un universitāti kopumā. Ja tu esi tur, tad vecbiedri redz tevi, kā tu strādā biedrībā. Un, ja tu aktīvi iesaisties, ja tu aktīvi dari, viņi redz, kā tu tur strādā, viņi, piemēram, var tevi paņemt kaut vai vasarā, kad meklē darbu. Vai tev šķiet, ka meža nozarei strādāt var tikai smagu fizisku darbu, kas piemērots tikai vīriešiem? Tā nav. Šī nozara paver plašas karjeras iespējas ikvienam. Īpaši pēdējā laikā meža nozari ir iecienījušas arī daļā dzimuma pārstāvis.
Pēc manas tās pieredzes, cik es aktīvi pats studiju laikā darbojos ar studentiem, kad ir meitenes nāk ar vien vairāk. Un arī tur aktīvākais studentu lokā mēs meitenes esam ļoti daudz. Pilnīgi noteikti arī meitenēm šeit ir nākotne. Un arī nozarē esmu vairākas sievietes saticis, kas ir profesionāls, ir kompetents un vada uzņēmumus lielus. Galvenais, kas jāsaka, meitenes nebaidieties, jo tik daudz ko stāsta par to, cik varbūt mežos ir grūti vai traki, bet tā nav. Galvenais ir iejusties, un tā, kad tu iejūties, tad ir viss ideāli. Ja tevi saista daba, tu domā zaļi, esi vienmēr kustībā, tev ir spēcīga personība un tevi interesē stabila profesija, tad noteikti izvēlies studijas Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultātē. Teikti ir tā vide, kas apvieno sevī gan to lielo prieku, ko var cilvēks gūt šeit studējot, gan strādājot, gan arī tā reāli gūstot peļņu. Vēlies būt 100% pārliecināts par savu nākotnes studiju izvēli, tad ieklausies, ko saka pašreizējie studenti. Izvēlējos meža inženieri, tāpēc, ka man patīk darbs mežā, man patīk dinamiska vide, patīk, ka man nav visu laiku jāsēž vienā vietā un ka es varu kustēties. Un man patīk, protams, arī mežs, man patīk daba. Es priecājos, ka es atnācu, jo man ļoti patīk. Kolektīvs ir vienkārši vislabākais, man tā šķiet. Pēc meža fakultātes beigšanas būs darbs vienmēr, ja tu būsi sevi pierādījis, tad nāciet droši uz meža fakultāti, arī meitenes. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultāte ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kur var apgūt augstāko izglītību mežsaimniecībā un kokapstrādē. Pēc bakalaura studijām tev būs lieliski iespēja sev pilnveidot un turpināt studijas kā maģistratūrā, tā arī doktorantūrā. Skolās iemāca zināšanas, prasmes un tās tiek attīstītas pēc tam darba dzīvē. Mēs gaidām cilvēks, kas mīl attiecīgi mežu vai koku, ir gatavi strādāt ar moderniem darba galdiem. Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultātes studenti, gan Ugras tehnikuma studenti, viņi faktiski jau ir pieprasīti vēl pirms diplomu saņemšanas. Meža fakultāte ir slavena visā mūsu valstī ar īpašo auru. Un ienākot meža fakultātē ir tāds akmens ar uzrakstu, kas mīl mežu, tas mīl savu dzimteni. Izvēlies studijas Meža fakultātē un veido kā savu, tā arī Latvijas ilgtspējīgu nākotni.